paldies. Varētu uzlikt jautājumu tad pašā sākumā? Jā, respektīvi, es varētu viņu nolasīt skaļi. Vai Latvijas esošajā izglītības vidē likumsakarīgi, ar uzsvaru vārdus likumsakarīgi, var rasties nākošais Steve's Jobs, Marks Zuckerbergs vai Elons Musks, respektīvi šie cilvēki, kas izveidojuši Apple, Facebook un Tesla motors. Jeb arī cilvēks Elons Musks zināms kā prototyps dzelzsvīram, jeb Iron Man. Tie, kas skatās Hollywoodas filmas. Jā. Lieliski. Iespējams, ka šī izglītības sistēmā nekādas īpašas reformas nav vajadzīgas. Jā. Tātad lielākā daļa uzskata, ka mūsu izglītības sistēmā var izveidoties. Es varbūt nebūšu tik optimistisks par šo tēmu, līdz tā man prezentācija būs un stāsts, kāpēc esmu izdomājis darīt to, ko es daru šajā kontekstā, kad man liekas, kaut kas tomēr jāmaina. Un tad mans vārds ir Rihards Gailums un esmu tehnoloģiju uzņēmējs. Man ir tāda stingra pārliecība, ka vienīgais veids, kā nelielām ekonomikām, kāda ir Latvija, lai viņi nākotnē varētu konkrēt globālos tirgos, vienīgais veids ir principā tehnoloģijas, jeb augstās tehnoloģijas. Un tādas augsto tehnoloģiju nozars kā 3D printēšana, Bitcoin, kriptovalūtas, mašīnu mācīšanās, datorredze, UI, UX dizains, biotehnoloģijas, bezpilota aparāti, jeb droni, kā viņas labāk sauc. Respektīvi šīs eksponenciālās tehnoloģijas, kas turpinās attīstīties, kas parādījušas nesen, turpinās attīstīties nākošos 5, 10, 20 gados. Bet līdz to tās ir nozars, kurās agrīnajā stadijā ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem var ieņemt nozīmīgas tirgus daļas. Un visefektīvāk šīs jaunās tehnoloģijas pārvērš produktos un pakalpojumos tieši tehnoloģiju startupi, jeb iesācēju uzņēmumi. Un, lai šādi tehnoloģiju startupi organiski veidotos un attīstītos, ir jābūt zināmiem priekšnosacījumiem šai tehnoloģiju un uzņēmējdarbības ekosistēmai. Un īpaši prasības principā ir pret augstāko izglītību un izglītību principā. Pašlaik var novērot, ka visā pasaulē tās liels izaicinājums, kā piemēroties šīm jaunajām prasībām, jo ir mainījies pieprasījums, ir mainījušās studentu vajadzības un īsti tas vecais pieprasījums, kas ir tādas gadsimtos veidotas akadēmiskās tradīcijas īsti nestrādā. Respektīvi, viens piemērs ir par to, ka akreditācijas process ne tikai Latvijā, bet arī Amerikā aizņem 5 gadus, bet šī paša eksponenciālā tehnoloģija industrija ir tikai 5 gadus veca. Respektīvi, tie cilvēki vai speciālisti vajadzīgi tagad, bet viņi nespēja vienkārši pat akreditēties. Ir pieaudzis pieprasījums pēc profesionālas izglītības, respektīvi augstskolās vēlās iegūt vairāk praktiskas nekā teorētiskas zināšanas. Un te ir tāds kopsavilkums, ko tad īsti šiem tehnoloģiju startupiem kas viņiem būtu nepieciešams no augstākās izglītības. Un pirmais ir tāda izglītības mērķa pārlikšana no diploma uz studiju laikā izveidot startup vai darbu tajā. Otrais ir tāda uzņēmējdarbības kurikulums saucamo integrēšana visās apmācību disciplīnās un visos priekšmetos, kur viņi mācās. Respektīvi tādējādi novēršot šo biznesa akcelerācijas nepieciešamību augstskolu beidzējiem, kas tagad kļūst ļoti populāri. To visu jāliek stipri agrāk pašos pamatos. Tad nepieciešama tāda mini ekosistēma augstskolā, kas sastāv no coworking space, kopstrādāšanas, kopdarba, teiksim, vides, kur nav tikai studenti, kur arī pārējie cilvēki un entuziasti. Tad ir vēl viens sastāvdaļa universitātes riska kapitāla fonds un praktiskās pētniecības laboratorijas, lai tas viss organiski kaut kā augtu. Un vēl nepieciešams pārveidot šis apmācību modelis, kas moderni saucās flipped classroom, jeb kas izslēdz šo lekciju lasīšanu tādā atkārtošanas formā, bet izmantojot MOOCs, jeb Massive Open Online Courses, kas koncentrējās uz šo praktisko zināšanu, pielietojumu pētniecībā un konkrētajos produktos un projektos. Un tā, meklējot šai problēmai risinājumu, mums pamazām vizualizējās ideja par Riga High-Tech University, kas pārtapa zīmolā, un tagad ir pārtapusi arī par bezpeļņas biedrību. Un šādai tehnoloģiju un uzņēmējdarbības mini ekosistēmai būtu nepieciešams atbilst bezpeļņas statusam, lai viņi varētu organiski augt,
organizatoristam jābūt privātai, akreditētai un jāsastāv no praktiskās izpētes tehnoloģiju laboratorijām, Universitātes riska kapitāla fonda un coworking vietas. Pašlaik mēs esam izveidotā biedrība gadu laikā ir vienojusies sadarbībā ar 4 lielākajām, manuprāt, Latvijas universitātēm, RTU, LU, RSU un Turību. Un mēs esam izveidojuši sadarbību Udacity, kas ir Kalifornijā bāzētā mūku kursu, tehnoloģisku mūku kursu izstrādāšanas kompānija par viņu kursu integrāciju mūsu programmās. Mēs esam vienojušies ar NVIDIA par datu vizuālās apstrādes, iekārtu, ziedojumu un apmācības programmu. Un esam vienojušies par Blackbox.vc akcelerātoru Silīcas ielā par mūsu potenciālo studentu vasaras nometni izveidi Silīcas ielā, lai viņus varētu, teiksim, akcelerēt šajā starptautiskajā biznesa vidē. Lai pārbaudītu mūsu pieņēmumus un atrastu pareizo biznesa modeli šai jaunai vienībai, mēs pielietojam to saucamo top to bottom, nevis pielietojam no top to bottom, bet bottom to top modeli. Respektīvi, mēs neizveidojam jaunu struktūru vai programmu vai kursu, un tad gaidām, ka tie studenti varbūt atnāks 1. septembrī, varbūt viņi neatnāks. Bet mēs darām otrādi, mēs mēģinām šos entuziastus atpazīt, identificēt agrīnās stadijās un kaut kā viņus vienot un saprast, kas ir īsti viņam vajadzīgs. Un tas, ko mēs esam izdarījuši pašlaik, mēs esam izveidojuši tehnoloģiju tādu meetup vai sajieta interešu grupas, kas ir regulārs, viņas pavisam kopumā ir 8, un daži pa viņiem ir izauguši pusgadu laikā vairāk par 100 cilvēkiem. Un runājot viņiem katru dienu, mēs vienkārši saprotam, kas ir īsti no šīs izglītības viņiem vajadzīgi, lai sasniegtu savu mērķi dzīvē. Un, respektīvi, izaicinājumi tie, kas ir mums pašlaik jāsaskarās šī projekta īstenošanai, ir ilgtspējīga biznesa modeļa atrašana, priekš šādas struktūras izveidas Latvijā, saglabājuši bezpēļņas statusu. Tālāk kursu satura un tāda pasaules līmeņa angļu valodas kursu satura izveida un saucamo kurikulumu, teiksim, kur mācīšu šiem studentiem. Un liela problēma ir ar entuziastisku tehnoloģiju uzņēmēju, jeb mentoru piesaistīšanu, kas varētu iedvesmot šos cilvēkus un ne tikai mācībām, bet arī kaut kādiem praktiskām darbiem. Tas arī patiesībā ir viss. Ja jūs arī domājat, ka Latvijai vajadzīga tāda, ka Latvijai būtu nepieciešama šāda pasaules līmeņa tehnoloģija uzņēmēja universitāte, jeb mini ekosistēma, tad droši iesaistieties, pievienojieties, mēs esam atvērti. Jā, tas viss. Paldies! Paldies! Paldies, Rihardam!